Kristaps Porziņš, par viņu runā arvien vairāk un vairāk. Šobrīd spēlē basketbola klubā Seviļa ACB līgā Spānijas čempionātā. Runā, ka Kristaps varētu būt visu laiku augstākā drafta izvēle NBA draftā. Runā, ka varētu būt pat top 5, nu top 10 noteikti. Atcerēsimies, Andrim Biedriņam bija 11. numurs, līdz ar to, ja viņš būs top 10, viņš jau būs pārsits Andri šajā ziņā. Līdz ar to tēma un jautājums, kāds šodien varētu būt pacelts, kāds ir Kristapa Porziņa potenciāls jūsuprāt, vai viņš varētu būt, nu es nevaru teikt visu laiku labākais Latvijas spēlētājs, jo Valds Valters tūlīt metīs man ar savu iPhone, bet vai viņš varētu būt? Es pastīšos to NBA draftu. Vai visu laiku labākais latviešu garais spēlētājs, vai viņam ir tāds potenciāls? Tikmēr aplūkosim Kristapa Porziņa statistiku arī Spānijā, ACB līgā un Eirokausā. Un līdzīgi kā Jānim Timam redzam, statistika ļoti stabila. Abos turnīros nevienā viņš nekrīt ārā, bloki ir, bumbas ir, punkti ir, spēles laiks. Nu, spēles laiks viņam nav tāds, kā varbūt mēs ļoti gribētu. Viņš nespēlē 35 Kurā komandā? Tu vēl nepieminēji Tur ir komandu, bloki. kurā vietā atrodas Spānijas. Nu, komandai ne pārāk labi klājās, bet kopumā viņš spēlē ACB līgā, tikko pret Barcelonu guva 18 punktus, tā kā es domāju, ka sev viņš pietiekoši labi ir parādījis. Varētu mēs sākt, šoreiz varētu sākt ar Arturu, kuram varbūt neļauj izteikties tik daudz iepriekšējā tēmā. Tavuprāt, kāds ir Porziņa potenciāls? Man reitings neļauj tik daudz izteikties. Rankings. Tagad es tev matros. pacēlu tev reitingu. Ļoti labi, paldies. Potenciāls, es godīgi sakot, es dzirdējis ļoti lielu diapazonu viņa nākotnes novērtējumā. Es tikko biju... No atletiskāks Dirks Novickis līdz... Tikko biju Dienvidu valstīs, no atletiskāks Dirks Novickis līdz NBA vietu neatrodošs garais. Nu, es tiešām runājot ar basketbolu cilvēkiem. Kas ir tie, kas saka tās pesimistiskās prognozes? Tieši jo vairāk es uz dienvidu virzienu es braucu, jo tur cilvēki, ar ko es runāju, izteikušies pesimistiskāk, tur entuziastiski saka, top 5 piks veidojās, pagājuši gadu noraidīja 15, aģenti zina, ko dara, viņi, tur pastīsimies, redzēsim, nekas tur tāds īpaši nav, bet, kas man ir jāsaprot, jāmēģina izvilkt priekš sevis, ko tad es tur redzu, tas ir tas, ko es esmu dzirdējis, ļoti dažādi to pieeja, esot pareizajā vietā un pareizajā komandā, redzu viņam ļoti augstu potenciālu, ko es domāju, ar ļoti augstu potenciālu ir 10 gadu NBA spēlētājs, stabils sākuma piecinieks Džeks, kurš varbūt, es nezinu, 3., 2., 5. spēlētājs komandā. Ja tas, manuprāt, tas arī kvalificējās visu laiku labākajiem garajiem spēlētājiem. Jāni Krūmiņu mēs ieskaitām kaut tādā senā vēsturē varbūt. Bet ar 10 sezonām, labām NBA sezonām viņš pārspēs Andru Biedriņu, kuram bija kāds 5 labas sezonas. Es domāju, ka tas ir pilnībā viņa spēkos, bet pat kā mēs runājām par Jāni, ir pacietīgi jāiet uz solīt pa solim. Nekas tur viņam arī nav jāsteidzās, nekur nav jāpaniko. Cik es saprotu, tad šogad... Skaidrs, ka draftam viņam jāpiesakās jau tagad. Uz draftu viņš iet šogad, kā viņš tur spēlēs. Par to varbūt, lai izstāst zinošāk cilvēku, vai viņš ies uzreiz pirmo gadu un startēs. Manuprāt, tas var arī būt pareizākais solis. Palikt komandā un līdzīgi kā Andris pamazām iekarot vietu, varbūt sākumā tikai trenēties. Zinot Seviļas klubu arī es saprotu, ka viņiem arī ir intereses pēc iespējas ātrāk viņu kaut ko pārdot. Labi nopelnīt. Pareizi, augstumlietas īstajos vārdos. Zinām, kā kādreiz Paul Gasol pārdeva Barcelonu, tik netīri, ja? Tas jau nav nekas. Padalies varbūt tur aizplusēm. Tur bija ļoti vienkārši situācija. Barcelonas klubs kopā ar aģentu noslēdz līgumu kaut kādu briesmīgu, pa baigo izpirkumu. Viņš ir tagad nodraftēts, augsts stāv, kā lai viņš tagad tiek uz to NBA, jo viņi maksā Memphis 500 000. Vairāk nevarēja. Grib spēlēt, ko viņi dara? Viņš noslēdz ilgtermiņa līgumu, kurā paredz to naudu no savas līguma, ādot klubam līdzam. Bet tie blēži, kas tur to izdarīja, tā ir nepareizi. Tāpēc Šuns jau tieši tas pats stāsts. Bet tur bija proporcija krietni mazāk, no Gazolam tur bija vispār. To stāstu viņi tā dara, tāpēc es zinu. Lietuvas Rīts tā izdarīja. Bet tā ir normāla praksa Eiropā īstenībā, ka spēlētāji paši izpērk savus Eiropas līgumus. Jautājums ir par proporciju. Es nezinu, Barcelonas proporcija. Proporcija tā bija vislielākais skandāls. Tas bija miljoni tie bija katrā ziņā. Miličičs pirmos 3 gadus atmaksāja visu, kas atceros. Gazola gadījumās tie bija miljoni. 3 miljoni. Valančūna gadījumā atmaksāja tik daudz, kamēr sajūg prātā. Nē, 3 miljoni bija izpirkums. Miličičs jau kickboksā aizgājās, kamēr atmaksāja. Paturpinot Artūru iesākto ģirds, kāds tavs viedoklis, kāds ir Kristapa Porziņa potenciāls? Arī tiešām visu laiku labākais Latvijas garais? Ļoti gribētos tam, lai tā notiktos, vēl jau vairāk tāpēc, ka būtiski, man liekas, ir tas, ka viņš nelido mākoņos un ir tāds relatīvi normāls džeks.
Zini, kas viņam neļauj lidot? Vecākais brālis ir, man liekas, ļoti labs viņam tiešām, kas viņu ik pa brīdim ieliek vietā. Vismaz man tādas sajūtas. Viņam ir laba astroloģija un numeroloģija. Pa to mēs parunāsim vēlāk, bet parādi ir pabeidz. Pirmkārt tas, un tas tomēr liek cerēt, ka... Protams, otra situācija vēl ir, kura būs tā komanda, kas nodraftēs, jo šobrīd, tur tas diapazons, jebkurš, protams, ja viņš, tur ir iespēja gan Lakers, gan šobrīd, ja, gan tur... Gan Sixers. Jā, gan Sixers ir iespējami, jā, tā kā... Gan Knicks. Arī New York Knicks, jā, tā kā... Diez vai viņš pirmais tiks nodraftēts. Pirmais viņš nebūs. Sixeriem jau 2 porziņi ir super talantīgi garie, tā kā viņiem varbūt nevajag, jā. Tad, zinot, Sixers viņi varētu paņemt 7 porziņus un domāt, ko viņiem dara. Līdzīgi kā Minnesota savā laikā ar mazajiem, tur tas Davis Kāns paņēma kaut 5 saspēles vadītāji vai 4 vienā draftā. Atgriežoties pie porziņa, es domāju tā, ka pirmkārt labā lieta tā, ka viņam ar galvu viss kārtībā, otrkārt jāsaprot, kurā klubā nonāk, bet trešais ir, es īsti nesaprotu vienīgo lietu, kā tomēr viņu kurā pozīcijā redz NBA. 4. 100%. Jā, bet 4. Tas Barņāni 2. Tas Barņāni 2. Saprotu, uzreiz piemest. Ibaka pa 4 skraidu šobrīd Oklahomā. Bet Ibaka tomēr ir 2,8 augums. Ja? Viņam ir 2,15. 2,16 ātrums. Līdz ar to, saprot, pilnīgi iespējams, ka viņi gadījumā pat varbūt var izdomāt jaunu kaut kādu pozīciju stretch 5, es nezinu, ja stretch 4 ir, ja, tad viņi gadījumā stretch 5, ja, tikai tas nozīmē, ja viņi tomēr noteikti, ka sāks viņi pa power forward, bet es domāju, ka man kaut kā zemapziņā sēž, ka viņam, ja gadīsies klubs, kas viņam redzēs to unikālo lomu kā līderim un kā, teiksim, ap kuru vienu no stūrakņiem, kuru būvēt, viņa tiešām varētu pēc 3-4 gadiem novirzot uz 5. numuru pozīciju, kad viņš dabū, ka viņš var vienkārši aizsardzībā tos lielos 5. noturēt. Uzbrukumā viņam būs pārsvars pār jebkuru 5. numuru, pār jebkuru kustībā, ātrumā, atletismā, vēl kaut kur metienā, ja? Nerunājot par 4. numuriem, kurus viņš tur arī varēs postāt, teiksim, mierīgi un arī no ārpuses. Ja? Ir tikai viens bet, diezgan liels bet, kad faktiski viņam uz šobrīd viņa spēlē nav nekas no 5. numura. Vispār nekas. Piekritīs, ka basketbols šobrīd tomēr tādā klasiskajā 5. numurā vairs īsti... Es pat nerunāju šeit par posta spēli, teiksim, klasiskā krūmiņa izpratnē vai Olajuwona izpratnē. Es runāju par to, ka tieši NBA kontekstā kā lielākais viņa šī brīža mīnus, vai vispār viņa basketbola attīstības kontekstā, ir tieši spēle no soda laukuma. Faktiski viņš visus punktus gūst vai kustībā, vai no pustālās un tālās distances. Un, ja nemaldos, šo sezonu viņš vidēji spēlē izpildu 1,7 soda metienus, kas priekš cilvēka, priekš spēlētāja ir 2,16, tas nav nekas, tas nav normāli. Ja mēs super optimistiski runājam, tad tikko raksturoja Dirk Nowitzki. Jā, bet... Vēl atlētiskāk Dirks Nowitzki. Tikai lēcās. Ja super optimistiski. Viņam nav individuāla tehnikas. Tā kā tas ir viens liels bet, kaut šobrīd es piekrītu, ka viņš būtu unikāls gadījums, bet mīnus ir tas, ka šobrīd viņam nav nekā, vispār nekā no centra. Mārtiņ, padalies, ko varbūt tev Grizzlies bosi teica tieši saistībā ar porziņu? Es varbūt atgriezīšos pie tā pirmā jautājuma par porziņu potenciālu. Un galvenais, ko es gribu teikt, ka viņam ir dots šobrīd viss, 100% viss, lai viņš kļūtu par noteikti visu laiku labāko latvietu, visu laiku labāko latviešu basketbolistu, spēlētu NBA pamatpieciniekā, izējas pozīcija fantastiski. 2,16, spēns 2,20, koordinēts ar lielisku basketbolu izjūtu, labs kustībā, ar driblu, ar mīkstu metienu, atlētisks, ja? Tā bāze ir vienkārši fenomenāla. Tālākais pilnībā piekrīt Girtam, kurš viņu nodraftēs, kurš to fenomenālo bāzi varēs uzbūvēt. Ja? Tā skaitā vēl viens ļoti svarīgs faktors viņa plecu struktūra, kas ļauj likt virsū muskuļus. Tāpēc es pie muskuļiem teicu, ka viņam var kraut virsū. Tā kā tieši tā, jā, tas ir viens no plusiem, ko redz NBA skauti, kad tā plecu struktūra ir tāda, ka tur vēl pielikt klāt kopumā 15-20 kg muskuļu, neviens neredz nekādu problēmu. Ja? Ātruma īpašības nezudīšot? Tāpēc jau ir svarīgi kā sērbi un amerikāņi saka, konstitūcija, ja, ķermeņa konstitūcija. Un tik tiešām, ja uz šobrīd viņam ir viss, tad nākamais, protams, kad ar viņu šo specifisko ķermeņa uzbūvu pilnīgi noteikti ir jābrauc aiz okeānu uz Ameriku. Un pēc iespējas ātrāk,
Jo mēs redzējām, kāds biedriņš aizbrauc uz Ameriku un kāds viņš bija pēc 2 gadiem pēc viņa programmas, fiziskās attīstības programmas. Ja? Tas ir cits stāsts. Ja? Stāsts ir par to, ka pēc 2 gadiem Golden State programmā faktiski bez minūtēm spēlē biedriņš no latviešu skaliņa parastā bija kļūst par Schwarzenegger tipu atlētu. Tāpēc, ka viņš nespēlē. Pirmos gadus viņš nespēlēja. Bet tas ir tad tas... viņš vairāk... Man viņa bija interesants saruna. Viņš ļoti labi stāstīja. Viņš saka, tad bija jaunajiem obligāti jātrenējās zālē. Kā tu sāc spēlēt? Viss. Tad ir individuālais. Ko tu, ja tu gribi, tu ej, tu paņem treneru. Bet pārējo nē. Var arī neņemt. Liek izdevumu. Tieši tāpēc runājot par Memphis, ir pilnīgi skaidrs, ka gaidīt minūtes NBA no Porziņa pirmajos 2-3 gados ir nereāli. Jo tieši to viņš darīs, viņš strādās individuāli un attīstīs tās īpašības, kuras nepieciešamas, lai spēlētu NBA pamat pieciniekā. Un te mēs atkal nonākam kurš, ja? Skaidrs, ka mēs visi gribam Indiānu, Memphis, San Antonio, kur mēs zinām, ka viņš tik tiešām nepazudīs. Bet varbūt pazudīs dēļ dziļā sastāvu garajos galos visās komandās. Nē, ar viņa es vēlreiz saku, ar 2.16, ar wingspan 2.20. Ar visām kustībām un talantiem. Nav iespējas pazudīt. Cits jautājums, ka ir šis dienvidu scenārijs, ja viņš nokļūst sistēmā, kurā neattīst viņam vitālās lietas, tik tiešām viņš var izrādīties par spēlētāju, kurš neatrod savu identitāti. Kāds bija, vai kāds pasakos, kāds bija būtībā veselīja neizdošanās iemesls? Vai tas bija kluba situācija? Ļoti labs piemērs. Viņš arī bija vai tā bija kluba situācija, vai viņš nonāca Vašingtonā, kas no tādā Partizāna sistēmā vēl. No Partizāna sistēmas. Viņš bija supertalants. Un principā no Īstenībā, cik es to neesmu dziļi pētījis, tāpēc mans pieticīgais viedoklis, cik es paskatījos, viņam tieši tā problēma bija grūti. Viņam neatrada vietu pirmajos gados, un viņam apnika gaidīt, manuprāt. Viņi nezināja, ko īsti ar viņu iesākt. Man atkal ir sajūta, piedod, Aldis, tev pārtrauc, bet man atkal ir sajūta, ka viņu pātri nolaid uz leju, uz to 5. numuru. Ka pātri, jā, ka viņš, kad viņš tev vispār spēlē pa 2. numuru. Es neesmu veseliem papētījis šito numeroloģiju, bet es papētīšu. Tur varbūt būs rakstīts, bet... Cik tā vajag pasties? Optimistiskais ģenerāli. Pastāst, ko tad tie cipari rāda Kristapam Porziņam? Porziņam rāda, ka viņš būs super zvaigzne. Viņu rāda. Viņš ir 7. Tas nozīmē, ka viņš ļoti veiksmīgs būs, ja? Un viņam visi cipari rāda, viņam visi palīdzēs. Ir tādi, kuram, piemēram, ir 0 periodi, un viņam ir labi periodi. Tas nozīmē, ka visi tie cilvēki apkārt, viņam tas ir no tā... Tu gatavs ģenerāli, kad pēc viņa karjeras visi uzskatīs viņu par visu laiku labāko Latvijas spēlētāju, nevis tevi? Iespējams. Nav, kur es jau neesmu NBA spēlējis? Ko es te runāju? NBA ir atsevišķi, kurš labāks vai Valdmans? Tu nevar noteikt, jā. Pieņemsim. Kas tā par runu? Norobežoties no cipariem Valdi. Nē, es gribētu pastāstīt par viņu, kā viss tas process varētu notikt. Vienīgā, pirmā problēma viņam sāksies pirms drafta nometnēs. Kā ar visiem tiem zirgiem, es skatos, visiem Okafars, kas ir tur draftēts, tas Towns no Kentucky, ja? Teiksim, tas pats Coley Steins, ja? Tur veseli čupi ir spēlētāji, Lails, ja? Visi tā, un viņi visi ir pa kādiem 20 kilogramiem smagāk, ja, spēcīgāk, un tur viņi saliks kopā visus viens uz vienu. Un tur viņš uzreiz būs redzams. Bet es neizslēdzu absolūti iespēju, ka viņš nebrauks uz pre-draft campiem. Es arī domāju, ka viņš nebrauks. Es domāju, un lai pirmkārt, lai tiešām negadījumi vienalda, lai nebūtu nekāda nejaušība, vienkārši viņš nebrauks. Tad būs atkal tas variants, kā ar šito Miličiču, ja. Viņam ir jābrauc. Viņam ir jātrenēs, viņam ir jāredz. Galvenais viņam vasaras līgā spēlēt savā komandā. Nē, viņam ir... Jau var parakstīt līgumu. Jau var parakstīt līgumu, iepazīt savu komandu, trenēties. Neviens viņu nedraftēs, ja viņš nebrauks pie komandām un neatrādīsies. Neviens viņu nedraftēs. Viņam potenciāls šobrīd ir tik augsts, ka viņš varbūt pat var arī nebraukt. Viņš var braukt pie pāris izvēlētām komandām. Es varu pateikt, vēl pagājušajā. Tad viņš netiks pirmā desmitniekā. Pēc 10. Ja viņš nebrauks, viņš netiks pirmā desmitniekā. Ja viņš brauks un viņa to talantu novērtēs, viņš var tikt pirmā pieciniekā. Bet jautājums šeit nestāv 10, 5 vai 15. Ar ko mēs sākam runāt? Kurš klubs viņu gatavos? Ja? Un es, piemēram, mēs sākam runāt, kurā pozīcijā viņu spēlēt. Baigi labs jautājums. Ja? Piemēram, 5. viņš vispār nosakt nevienu nevar. Nevar nosakt. Pēc kilogramiem vienkārši iespēdīs un iemētīs. Pagaidām nevar, bet viņš labi strādā uz palīdzību aizsardzībā. Ja? Kā 4. viņš ir ātrs un tā. Viņam ir tālais metiens. Viņš sāk kā 4. Bet arī tā fiziskā struktūra vēl neatbilst.
vēl neatbilst NBA, viņus salauzīs ātri vien. Viņš kāds 2 gadus varētu arī nespēlēt pirmā. Tur nevajag laukot ilūzijas. Viņu var nodraftēt un viņu var smuks numuriņš parādīsies, bet kad viņš spēlēs? Tas nav tikai numuriņš, tas ir garantēts līgums. Labi, jā, bet tad būs kaut kāda programma, kas viņu, kā tas viss notiks. Un tā ir tā lielā jautājums. Un pa izlases, es domāju, tad viņš saka, es braukšu tur un kā tur izvies. Viņam jāsaka, es nezinu, man ir grūti pateikt, kas viņa nākotnē būs tur vispār. Tad baigi lielā jautājuma zīme. Jā, pagājušajā gadā Treviso, tas ir attiecās par atrādīšanos. Es arī domāju, ka viņš nebrauks atrādīties, un es drīzāk, ka viņš šogad uz Treviso nebrauks. Treviso nav svarīgi. Jo ir ļoti daudziem spēlētājiem, tā skaitā Jānim. Viņam nav Treviso. Viņam noteikti ne. Bet jebkurā gadījumā, teiksim, tādā iekšējā apritē, pagājušajā gadā Treviso cirkulēja tāda apkārt raksti, ka no NBA skautiem, pat ne skautiem, bet ģenerāla menedžeriem, klubu prezidentiem, viceprezidentiem, ka Porziņģim te tāpat nebūtu ko darīt, jo viņš tāpat būtu tā labākais. Tas ir punkts 1. Punkts 2. NBA arī viena kluba augsts līmeņa amatpersonas viedoklis par Porziņģi, kurš gan negribētu Porziņģi, ja? Memphis? Nekomentēšu. Bet jebkurā gadījumā viņam tas potenciāls, un viņš ir tik ļoti atbilstošs NBA, ka tik tiešām ir jautājums, vai viņš būs 2., 5., 7., 12. un tas ir viņa aģenta darbs atrast pat nevis īsto numuru, bet īsto komandu un vienoties par viņu. Un 90% viņš vienam nebrauks atrādīties. Ja. Informācija pēdējā no viņa brāļa, man ir, kurš tikko bija Amerikā, ka pēdējā sarunas, kad 5. laikam nebūšot. Jo tomēr viņš nespēlēja tur, NCAA, tie garie būšot priekšā. Bet 10. vajadzētu būt. Nē, plus mīnus, bet 10. kas ir 10? Tas nav ne Lakers, tas nav ne New York, tas nav ne viss, tur ir otrā šķirs. Tu nezini, kā bumbiņas izskatīs. Tu nezini, kā bumbiņas izskatīs. Bet viņš būs plus ir mājiņš. 7-10, tur nebūs tas, 7-10. Bet tur jau var izskrist bumbiņas tā, ka pēc tam mājiņu arī drafta piku mājiņu rezultātā. Viņš tikpat labi var nokāpt uz augšu. Boston interesanti bumbiņa. Un Boston, bet Boston šobrīd tur ar pilnīgi nekādu sastāvu, tāpēc tas Stevens vienkārši labākais jaunais treneris ar atrāvienu NBA, es uzskatu. Man jau Laba maiņa, starp citu Bostonai. Jā, un es domāju, ka Boston noteikti uz viņu ir uzlikusi aci, un es domāju, ka viņš darīs visu, lai Boston ir 15. Bet tās ir entās maiņas, tā ir solījuma neturēšana, tā ir melošana. Nu jā, iespējams, ka mums te nav Mēs jau iesākām, kurš būtu ideālais klubs, kurš varētu Man ļoti gribētu uz Bostonu. Boston? Indiāna. Jo tur ar garajiem pieredzi. Tur ir, manuprāt, tur ir visi apstākļi, kur Bērts augšā, jā. Kur viņam sasniegt to savu potenciālu maksimumu. San Antonio, protams, klasiski. San Antonio klasiski, jā. Tims Dankans kaut kad beigs. Kaut kad viņš beigs vai nebeigs. Tā sistēmā noteikti bija Popovičs, jā. Pēdējais jautājums par Porziņu. Vai viņam vajadzētu šogad spēlēt izlasē, pieņemot, protams, ka Bagijs viņiem no viņa perspektīvas? Viennozīmīgi. Jautājums, kādā klubā, kāda nākotnes plāna. Bet no viņam pašam vajadzētu. Viņš jau pats jau grib. Viņš jau nesaka, ka viņš negrib. Viņš jau saka, ko man darīt? Viņš jau prasa visiem, ko man darīt. Artur, kāds tavs viedoklis? Jā, bet ne tik viennozīmīgi. Es, teiksim, viņu vietā padomāt, bet jā, vairāk. Mārtiņ? Personīgi es domāju, ka noteikti gan no izlases, gan no viņa viedokļa, un arī tos viedokļus, kurus man ir gadījies apkopot, nav, teiksim, Latvijā tas stereotips, ka NBA klubs, lai arī kurš nodraftēs, neļaus viņam spēlēt. Tieši otrādi, ņemot vērā, ka viņam 2-3 gadus nopietnu basketbolu pieredzi nebūs. Un tāda līmeņa sacensībās, kāds Eiropas čempionāts, viņš nav spēlējis, kad tieši otrādi tas kopējais aiz okeāna uzstādījums ir, ka viņam vajadzēs spēlēt. Kas savulaik nelaid biedriņu? Viņš pats nelaid. Nē, tur ir viss, ko pirmais pašam ir jāraujās. Otrs ir, tev jābūt labam aģentam, kurš nav tur kaut kādas tur nekruķis ģēles. Jā, kurš arī pozitīvi. Trešais ir skaidrs, kāda viņa vieta komandā ir. Viņš ir līderis, viņš būs otrā plāna aktieris. Tad viņi varētu palaist. Tad par to jau ir runa. Ja viņš ir tur līderis, kā traumas dabūt, tā kā Novickim, piemēram. Ja? Viņš notraumējas tur Dallasai bija, tad uzreiz tā sezona bija vāks. Ja? Pēdējā informācija par izlasi Kristaps sakarā, kad lēmums tikšot pieņems tikai pēc NBA vasaras līgas, ka viņi nodraftēs, viņš nospēlēs kārtīgi, sapratīs, kā jūtās viņa ķermenis fiziski, arī prāts, vai viņš vispār nogurs jau no visiem tiem treniņiem un tā spiedieni, jo būs viņam karsta vasara. Un tad pēc šī kaut kā 20. jūlija varētu arī pieņemt lēmumu, protams, pieņemot, ka Bagāts būs viņu uzaicinājis. Visticamāk jau, ka būs.
Nu jā, te jau tas sastāvs ir mums tik biezs, ja, ka kas piebilstams? Ja vienīgi Biedriņš atgriezīsies, tad gan būs grūti. Tad jā, jo tāpēc, ka šobrīd, kad ar vēl Dāvis ir izgājis no ierindas, kur es zinu, ka Ainārs redzēja tieši 4. numuru pozīcijā, un tad viņam bija tur jau tāds, labi, nekomentēšu varbūt sīkāk, ko viņš man privāti stāstīja, bet, principā, jā, viņš ja viņš to komentēt, ko viņš privāti stāsta, tur izlasē neviens nespēlēt vispār. Tik trāk arī nebūtu. Nē, tā nav. Ģenerāls sekretārs Valds. Mēs 3 vēl. Nē, jebkurā gadījumā Bagijs viņu noteikti redz un gaida izlasē. Jā, tas bija. Tā kā pie tā arī paliksim, cerēsim, ka Kristap izvēlēsies īstā komanda, viņam būs spoža NBA karjera un šogad viņš uzspēlēs Latvijas izlasē. Tas būtu papildus bonus un es domāju, līdzutēji gribētu redzēt Kristapu spēlēm Rīgā, tomēr nav redzēts.